vieta. Te ir kaut kāds krūms. Kas tas ir? Es nezinu, kas tas ir, bet manai mammai tāds ir ļoti maziņš. Jā, te viņš ir diezgan liels. Parādīt māju, cik viņš ir liels. Kur tur aiziet vesela māja. Tā, un te ir kaut kāds... Tā ir tā kā pamesta māja, kur ir slavenākā it kā no Makenzie pludmales viesnīca Flamingo. Ka var redzēt flamingu sienas. Nu jā, un tā. Un kur tur pašreiz notiek pludmales attīrīšanas darbi, kas viņi savāc tās aļģes. Ka tur var redzēt mašīnu kā priekšā, bet un viņi attīra to visu. Labi, mēs ejam tālāk. Tagad es rādu, cik liels tas krūms ir. Es esmu pārgājis ielai otrā pusē. Tā ir tā pamestā māja, un šis ir tas Flamingo. No turienes mēs atnācām. Un uz turieni mēs ejam. Parādi vēlreiz tīrītājus, te labāk var redzēt. Te man ir jārāda tīrītāji. Tagad es bišķiņ iegriezu te aiz vienas restorāniņa sienas. Reku tā sieniņa ir, reku jūrēm. Es gribēju parādīt, ka uz šitā žodziņa aug reku skaistā pasiflora. Pazud zieds. Bet viņa ir jau reku tāda veca, bet būt viņa ir. Nezinu, kāpēc viņai ir tikai viens ziediņš, tā viesnīca ir diezgan tāda pamasta, neviens tad diži viņa nerūpējas. Tas restorāniņš. Tāpēc te arī viss tāds nolaists. Gribēju parādīt, ka gar visu te to maliņu aug krūmiņi, kas ir oleandrs. Un rekur Ivars ir nopircis Papa Filipo saldējumu. Baigi labs. Apēdīsim salšu, tā parādīšu oleandru. Esam pārgājuši ielai otrā pusē. Un redz, kur ir oleandri. Tātad gar visu šito malu. Un reku bija tirgotavu, kur mēs nopirkām saldējumu. Ko tev lielā? Tu nedosi, ja? Un jā, šie ir tādi kaut kādi, nezinu, kāpēc tādi mazi augumā tie oleandrīši. Un reku tā māja, kur vēl būvē, ko iepriekšējos fotoalbumos varēja redzēt mums fonā, ka mēs bijām tur pie tā ūdens nogājuši. Iefilmēšu, kā te izskatās, un tie viesim tālāk pie ūdens. Tur arī rekur pāri pretī var redzēt, ka būvē restorāns. Mēs ļoti cerējām, ka viņus atvērs. Pirms mēs pagājušajā reizē braucām prom, un tur mums viesnīcniekam kaut kāds pazīstamais čoms ir īpašnieks, un mēs cerējām, ka mūs tur paņems darbā. Bet, kā redzams, viņi vēl nav pabeiguši savus celtniecības darbus, un neviens nestrādā. Te ieri mēs atnācām. Labi, laiks uz jūru. Tā. Gribēju parādīt, kāds te celiņš ir, kur iet lejā uz jūru. Ivars bēg no kadra, reku paliek lielais ceļš. Tad mēs par to celiņu virzīsimies tuvāk pie jūras. Un šitas celiņš aiziet paralēli ūdenim. Un viņš tāds smukiņš un labs ir uztaisīts tāpēc, ka šobrīd vēl nevar redzēt, bet gar visu to malu ir atkal kafejnīcas un restorāni. Jā, būs jāpiet tālāk, lai to labi varētu redzēt, bet rekur tā pirmos redzēt. Gan jau vēlāk labāk varēs redzēt. Mēs tagad šeit un te iesim lejā.
aiziet un nevar jau saprast, cik viņi tomēr ir tuvu un liela. Tā, nu viņi pacēlās. Daudz efektīvāk gan tad, kad viņas nolaižās. Tātad esam jau pie jūras nonākuši. Un tā jāsāk laikam, nu šitā galda tad labāk varēs redzēt. Te ir reku tā puses uzbūvētā māja. Un tā tik ar malu ir tas celiņš, par kur jau es stāstīju. Un reku ir miskasti un dzakas restorāni. Tā viņi ir līdz pašai lidostas robežai. Un reku ir glābšanas tornis, pie kā mēs vasarā gājām peldēties. Mēs tāpēc gājām, ka pēc tam viegli iznākt ārā uz pareizo vietu. Jo peldoties, atšķirībā no Latvijas, ir baigi viegli. Tā kā aizpeldēt uz sāniem un pēc tam nevar īsti saprast, kur ir tavas drēbes. Vai atkal ceļās, bet es atkal neredzu. Es pilnīgi nekā neredzu. Aha. Ir kaut kas būs. Nu, es esmu pie aļģis, un reku viņi savākuši aļģis daudz. Nu, tie traktori viņi sāk prom. Ļauj iekšā un mēs prom. Nu, parād, reku tur vēl ir sāmumā. Es tur stāvēju kā mēnu. Esam jau pie lidostas gandrīz. Jā, pie pašas lidās, jā, reku te vēl nav satīrīta tā mala, bet daudzums kāds no tām aļģēm ir izskalots, ir diezgan liels. Nu, rekur arī vāc, visādas paraudziņas, vēl vis kaut ko. Un te, protams, to visu mājās nesīs. Nu, jā. Nu, un tad rekur ir arī lidostā. Reku tur sākas lidostais tās sētas īsti saprast nevar, bet nu pieejas un tuvāk tad arī varēs redzēt. Bet, nu, jā. Jā, te rekur viss kaut kas būvējās. Nu, tāda ir tā piekrasta. To pludmā kāda te sardziņi visi ir. Reku tur sākas lidostas teritorija. Rekur ir danger kaut kāds raksts. Te var izlasīt, ka tikai ar savu lidmašīnu var iet iekšā. Ja nav pašam lidmašīnas, tad nekur nevar iet iekšā. Nu jā, reku ir angāri. Vēl lidosta. Lidmašīnas guļ viņiem tur ir. Nu jā, rekur tāda būtu no tādiem sardziņiem. Vai Dija atkal nebija ieslēdzis? Nu tas nu gan ir. Reku cilvēki iet. Un es gribēju parādīt, ka sētiņi ir pēdējais punkts, līdz kuram var aiziet. Tie vīriņi būs tikuši tik... Ai, nē. Es gribēju rādīt, ka šitie cilvēki aizies līdz turienei un tad ies atpakaļ, bet viņi nemaz neaiziet līdz turienei. Viņi uzreiz iet ūdeni iekšā, jo viņi paredz, ka tālāk viņi netiks. Rem, mēs nācām no turienes, tur bija tā sētu lidosts. Bezgar sētu. Te ir lidostas sēta. Kaut kur bija jābūt lidmašīnai, es kaut kur redzēju lidmašīnu. Reku, tur redzēt lidmašīnu. Skar te ienā atnācām. Un tagad mēs iesim to māju virzienā uz turieni. Un reku šitien es gribēju parādīt. Ir restorāna otras puses. Tāds arī tāds smuka vietiņa īstenībā. Un autostāvvietas, un mēs iesim, tā kā turpināsim iet gan lidostas sētu, nu, bet pazolīt celiņu, un iesim Sālsazaru virzienā. Jo tagad mēs ejam atkal skatīties, vai nav atlidojuši putni.